Ko lai saka? Karoče rūķi, ja tu kaut kā, ja tu taisi šita, lūgums ir taisi vidīgi vismaz vienreiz nedēļā, lai mums ir svētdienās uz ko react taisīt. Un ja tu vari taisi 15 minūtīgos, tā tad vienkārši griez visu, ko vien var. Zentiņ, redz tev ir, redz paiet tavs galvas sāpes un redz tev ir daudz OnlyFans sekotāji, ap 1000 OnlyFans sekotājiem kaut kad nākotnē. Lūdzu tev, iznāc meža māliņā, dzēvenīt mana rūgtā sirsniņā. Lūdzu tev, nāc. Jādara pēc jūsu prasībām. Tu vēlēsi, es sāku streamu, tagad tu vēlēsi. Met man pietiekami, lai es aizietu no man esošā darba. Mēnesi. Met man pietiekami. Vismaz 700 eiro mēnesi. 800. Nu, čau. 17 eiro nomet būs. Kur ir problēma? Tu vēlies to TV, bet tu nevari nomest? What the fuck, čau? Nu, tev taču nebūs, Dievu. Tu vari pa sevīm runāt, tā. Nevis pa manīm. Vienīgā sieva, tev būs gumbām tava mīlusī mutara. Tā būs tava sieva. Kādiem faniem man nav fani. Man nav nekad bijuši fani. Kādiem faniem iet runa? Tev viņus vajag, lūdzu, apmaksāju dono links par katru 10 eiro čau. 10 eiro par katru linku. Tev viņus vajag, ka ne man. Nu vakar bija. Tikai, ka jūs neviens neko nemetāt. Paši prasat drankstrīmus, bet jūs nevarat mest viņos. Kāpēc? Tu nekad nedomā izaugt Dauni. Tāds, ka tu nevari izaugt. Tā ir tava problēma. Dauni. Nē, Čari, tu man vēl esi parādā 50 eiro, Čari. Bez modēt, ka tu man mestu Big Dono. Tu vēl nevari par FIFA kā noreiķināties. Kāds Big Dono čok. Nu te... Pareizi, viņu nobanotu kāds cits. Viņš uzreiz nomestu, lai tiktu iedots antbans. Kādiem faniem man nav fani, čau. Kādiem faniem iet runa? Kāds cits ir fani? Davai. Pat nevaru viņus pat nosaukt. Es nezinu, par ko tu runā, čau. Kā džēgi man dot antbanus, ja tā darīs visu iespējamo, lai būtu bans? Pirmais, tā, ka tu iemetīsi sulīgu dono. No vismaz ar 2 nulēm, 3 ciparu skaitlis ar 2 nulēm vismaz, vai 3 nulēm. Tad arī būs. Jūs varat atbildēt par savu bazaru kādreiz? Es gribu dzirdēt atbildi. Nu, kad nometīs, tad arī parunāsim. Tā Dono arī var parunāt par to visu. Nu jā, tu esi stulbākais cilvēks pasaulē, čau.
Jo tava māte ir nomirusi un tavs tēvs tevi ir grādis 300 reizes pa dienu. Es atvainojos par to, ka tu esi daudis un ka es runāju uz tevīm stulbas lietas. Jo tu pats to vēlies, Dauni. Es atvainojos. Gaidi dono no tevīm. Čau. 300 eiro vērtībā kā minimums. Nu jā, tevi viss iesmē. Tev māte tiek grāts. Čau. Tikad viņi ir beigti. Nu jā, par tevīm iesmēja, Dauni. Par tevīm iesmēja, par to, ka gan tu, gan tava māte, gan tēvs, gan visa tava ģimene tika izolota. Jā, tu esi slimnieks ar baltajām lapām apteicis. Un tevs māte atteicās šau bērnībā. Jo tev tāda ir apteicis. Nu, gribēju nomest Dono, kāpēc es vēl to neredzu, ka gribēju nomest Dono. Pareizi, jo tu esi daunis pa dzīvi. Nu, tu pateici, cik nomest, es pateicu 100 eiro, čau. Kas tu uzreiz nepateicīgs? Uz ko jābūt pateicīgam? Uz tavu stulbumu? Uz ko būtu jābūt pateicīgam, čau? Nu jā, pa teviem var ieņukt. Pa teviem var ieņukt, par tavu mātu var ieņukt. Tu nomiri botam, Dauni. Tu nomiri botam un tavu māte neko nav palksīja. Es tavu vāču. Kā tas teiciens? Priekšā, iekšā, redz. Kā ir tas teiciens? Labi, kleici, ej uz savu fermas zāli un kā ir tas teiciens? Pis ogu. Jā, pisam ogu. Tā. Vandau, zini? Vandau, zini, ko teikšu. Lai tev un tavai ģimenei ir laba veselība, lai tavi bērni iegūst labu izglītību un lai nav pilnīgi idioti. Tā. Davai. Tā. Es zinu, kāds teikt, ka šī runa ir nekam tikai kā nav vajadzīga, bet es nesvaru 150 kg šo. Negan es svēru 150 kg. Man maksimums bijis 140. Čau. Nu, tas bija top 140, bet kopš sāku strādāt Rimī, vienāki tup-šup jāskraida. Tu jau savus 5 kilo nometu. Kas bija pēdējo reizi zālē? Jā, nesen
pirms Vācijas brauciena es uzgāju uz svariem un man bija 132, 133 kaut kas tāds. Tāpēc man nav tā kā 150, 160 kaļus. Tas būtu ideāli 90. No 90 līdz 100, bet tam ir jāsrādā. Kā tas ir tas pats bez mūdeču? Bez mūdeču. Tā, man nav. Šis par tevīm. Lai tev un tavai ģimenei laba veselība, davai. Man nav, tu zini? Izbaudi dzīvi, lai tev visāk aparatņikos izkrīt 3 un that's free games. Давай.